turpinām apskatīt, kas tad ir tīkla marketings vai MLM, multi-level marketings. Tas ir biznes, kura mērķis ir virzīt preci vai pakalpojumu tirgū. Tikai starpnieku ķēdes vietā, kas ir lielie dīleri, dažādu tirdzniecības vietu tīkli, reklāmas, visādas sarežģītās loģistikas un daudz citas lietas, visu šo starpnieku vietā tiek izmantota tīkla marketinga sistēma, apējot visus šos starpniekus. Pie tam, kā rāda pieredze, šis biznesa veids ir daudz efektīvāks par tradicionālo biznesu. Un savā ziņā tas ir daudz efektīvāks par jebkuru reklāmu. Arī servisa tīkla marketingā ir daudz labāks. Un tieši tāpēc jau vairāk nekā 20 gadus šie tīkla marketinga procesi tiek ieviesti visās sfērās, kur vajag kaut ko virzīt. Paskatieties uz lielām kompānijām, paskatieties uz bankām, internetu platformām, provideriem vai preču un ražošanas kompānijas, kuras jau sen izmanto tīkla biznesa tehnoloģiju savā darbā. Un jebkurš adekvāts mūsdienīgs cilvēks redz, kā tīkla marketinga elementi dod daudz grandiozāks rezultātus. Vienkārši palūkojieties apkārt. Frizētavas, kafejnīcas, kinoteātri, bankas, viņi jau sen lieto referālās saites. Biznesa pasaule saprot, ka nekas nevar aizstāt sarafāna radio efektu. Bet pēc būtības tas arī ir tīkla marketinga pamats. Tikai tīkla marketings ir daudz lielākā mērogā nekā vienreizēja referālā saite tradicionālajā biznesā. Te pašā kafejnīcā vai fitnesa zālē. Atvedīs draugu, saņems atlaidi. Bet tīkla marketingā atvedīs draugu, viņš atvedīs vēl 2 draugus. Viņi nopelnīs, bet tu saņemsi ienākumus no katra atvestā cilvēka. Un tā tīkla marketinga gadu no gada uzņem arvien lielākus apgriezienus. Tā attīstības tendences tikai aug, jo ierastā standarta reklāma ar katru gadu strādā arvien sliktāk. Ražotāji kļūst arvien vairāk, kas nes sev līdzi milzīgu konkurenci. Un bez tīkla marketinga tik galā ir vienkārši nereāli. Tas kļūst arvien pieprasītāks. Par tīkla marketingu turpināsim sarunu arī nākamajā video, tāpēc, ka šī ir ļoti plaša tēma un galvenais cilvēki par to ļoti maz zina. Seko līdzi, lai nepalaistu garām nākošo video.